trešdienas vakarā atklāju, ka manam telefonam ir salūzis USB-C ports. Tad, man vajadzēja to salabot. Es aiznesu to uz servisu, kur man pateica, mums nav tādas detaļas tādam telefonam, ka viņi var pasūtīt. Bet tad jau es pats varu pasūtīt to detaļu un pats sataisīt. To es arī izdarīju. Tad ķeramies pie lietas. Šis ir Fairphone 4, jau tāds novecojis telefons, bet viņam ir foršas features. Ja, piemēram, šitā bača ir ārā, un tagad man ir tādas maziņas skrūvītes jādabū nost. Vajadzētu būt visai vienkārši. Jāatrod skrūvgriezītes, un man liekas, ka ir tikai šis jāskrūvē vaļā. Principā tās trešdienas vakarā es bišķi sastresojos, jo man jau uz telefona ir viss tur Smart ID, banka un tam līdzīgi. Tā kā es varētu nespēt vairs veikt pirkumus. Par laimi es varēju pārvilkt eSIM karti uz rezervas telefonu, bet WhatsApps man palicis uz šī telefona. Tā kā es cerēju, ka rezervas detaļa atnāks man visai ātri. Un savā sastresotā kondīcijā es pasūtīju to detaļu no 2 vietām. Fairphone mājaslapas un iFixit mājaslapas. Cerību, ka kāds no tiem atnāks sestdienā jau, vai līdz sestdienai. Protams, neviens neatnāca ātri. iFixit atnāca 4. dienā un Fairphone solās rītdien, kas būtu 5. diena. Labi, ka es neuzliku timeru. Viss prikals bija tas, ka es uzlikšu timeru, bet neko. Es nezinu, kā es nepamanīju vēl viens skrūvīt. Tad jau vajadzētu būt, ka nāks nost. Ok. Šis ir skaļrunis. Skaļruņa modelis, precīzāk. Un, ja tev ir salūzis skaļrunis, tu vari pasūtīt jaunu, kas ir ļoti forša feature. Bet man ir salūzusi šī detaļa, ko man vajag atvienot šādi. Kaut kas tur nav kārtībā, bet es nezinu, kas. Paņemsim jauno detaļu. Tad šis ir jaunais modulis. Ok, tas reāli arī praktiski viss, tikai jāsaliek tagad kopā. Grūtākais šajā procesā ir dabūt skrūvīti iekšā, laikam. Pēdējā skrūvīte. Bačas man ir 2 starp citu. Atpakaļ, tagad vāciņu. Tas ir ciet. Svarīgākais moments. Strādā. Iepriekš bija nekādas reakcijas, kad es iespraudu vadu. Pēc laika mazāk kā 10 minūtes, kaut gan es to timeru nedaudz vēlāk uzliku nekā gribēju, bet ļoti, ļoti ātri. Es domāju, ka visiem telefoniem vajadzētu būt tik viegli labojumiem. Šis jau ir gandrīz 5 gadus vecs telefons, un, kā redzams, detaļu viņam dabūt no 2 dažādām vietām nebija problēmu. Tieši ar tādu iemeslu es pirku šo telefonu, jo es pats gribēju salabot, ja kaut kas noiet greizi. Par laimi ir arī viss izdevies. Šī nav reklāma, man neviens nav samaksājis. Es vienkārši gribu, lai produkti ir tik labi visiem un visi. Tas arī viss.